Poļu kardināls, Krakovas metropolīts arhibīskaps Griegors Rišs ir viens no jaunākajiem kardināliem, kas piedalījās pēdējā konklāvā. Ekskluzīvā intervijā EVTN, kas notika arhibīskapa pilī Kairā, viņa eminence pārdomā, kāpēc jaunā pāvesta ievēlēšana noritēja tik ātri, vai Roberts Prevosts bija uzskatīts par vadošo kandidātu jau no paša sākuma, un kāds priekšnieks viņš bija pirms ievēlēšanas par pāvestu. Kā ilggadējs bīskapu dikastērijas loceklis, kardināls Rišs piedāvā analīzi, ko daudzi citi nevar sniegt. Jūsu eminence, pagājis gads kopš konklāva, kurā jūs piedalījāties pirmo reizi. Kāpēc konklāvs notika tik ātri? Kāpēc jūs tik ātri izlēmāt? To chyba nie jest pytanie do mnie, tylko trzeba pytać Ducha Świętego. Domāju, tas nav jautājums man. Jums būtu jāprasa Svētajam garam. Šie jautājumi nav vienkārši, jo galu galā nav pilnīgi skaidrs, kas ir un kas nav pakļauts slepenībai. Bet domāju, ka varu teikt tik daudz. Nekas neliecināja, ka tas tā notiks. Un noteikti ne tas, ko saucam par pirms konklāvu. Tas bija diezgan stingru diskusiju laiks starp kardināliem. Tas nebija viegls laiks, jo tika izteikti dažādi viedokļi. Neteiktu, ka tie bija ekstrēvi, bet noteikti spēcīgi kontrastējoši. Un fakts, ka pats konklāvs noritēja tik ātri, daudzi no mums, ne tikai es, to sapratām tā, ka Svētais gars parādīja savu roku, ka notika kaut kas, ko mēs paši nebijām gaidījuši, ka tik ātri sasniegsim tādu vienprātību balsošanā. Dojdziemy do takiej spójności w głosowaniu tak szybko. Myślę, że niewiele osób wie, zdaje sobie sprawę, że... Domāju, ka maz cilvēku apzinās, ka viens no galvenajām brīžiem ir pirms konklāvs, kardinālu vispārējās sapulces. Tās ir būtiskas, un šajā pēdējā konklāvā iespējams pat svarīgākas nekā iepriekš. Jo kardinālu kolēģija bija ārkārtīgi daudzveidīga. 133 kardināli no vairāk nekā 70 valstīm. Īsts Bābeles tornis. Tad kā panākt vienošanos? Waszych rozmów i posiedzeń były zasadnicze. Poznanie się wzajemne jest rzeczywiście jednym z celów. Iepazīšanās patiešām ir viens no pirms konklāva mērķiem, jo esot tik daudz kardinālu, ir acīm redzams, ka mēs viens otru nepazīstam, vai pazīstam ļoti ierobežoti. Bet galvenais mērķis patiesībā ir nedaudz atšķirīgs. Kardināli apzinās, ka starp viņiem sēž nākamais pāvests. Daži pat tā teica, sākot savas runas ar Svētais tēvs. Tajā brīdī visi nedaudz apmulsuši paskatījās apkārt. Bet tad sekoja paskaidrojums. Mēs visi zinām, ka Pēteris ir šeit. Mēs vēl nezinām, kurš tas ir. Būtu labi, ja tas Pēteris, kurš atklāsies pēc vēlēšanām, jau zinātu par baznīcas problēmām. Problēmas, kas ir Vatikānā, kur kardināls Prevosts bija viens no svarīgākajiem ierēdņiem, vai Latīņamerikā, kur viņš bija bīskaps, ir atšķirīgas. Taču ir arī citi reģioni – Austrālija, Okeānija, Āzija. Eiropu viņš iespējams pazīst no ceļojumiem kā augustīniešu vadītājs. Taču neviens nepazīst visu baznīcas realitāti. Tādu cilvēku nav. Tādēļ pirms konklāvs galvenokārt pastāv šim nolūkam. Więc to prekonklawe jest głównie po to. Kāds kardināls Prevosts bija kā prefekts tajos brīžos, kad jums bija tiešs kontakts? Kāds viņš bija kā cilvēks? Pracowaliśmy razem 3 lata. Mēs strādājām kopā 3 gadus. Mani iecēla dikastērijā viņa priekšgājēja laikā. Tā bija ļoti skaista pieredze, sākot jau ar pašu pirmo sanāksmi, kurā viņš piedalījās, bet to nevadīja, jo to vēl vadīja kardināls Uelē. Na którym był Tā bija neformāla sanāksme, kas veltīta fundamentālām pārdomām par bīskapa amatu un par bīskapu iecelšanas veidiem, kas varētu prasīt kādas izmaiņas vai vismaz kādu korekciju. Tā bija svarīga sesija. Vēlāk viņš izrādījās cilvēks ar ārkārtīgu centību, ar lielu spēju klausīties. Taču tas darbojas arī šādi, procesuāli. Prefekts parasti ir tas, kurš plenārsēdēs runā pēdējais. Tādēļ tātad viņam ir laiks klausīties visos, kas tobrīd ir pie galda. plenarnych wypowiada jako ostatni, więc ma czas posłuchać z uwagą wszystkich, którzy są wtedy przy stole. Vai jums bija arī tiešs kontakts ar viņu? Un viņš atbild? Dažreiz uzreiz. Tā ir ļoti starptautiska un starpkontinentāla grupa. Svarīgi, ka risinot jautājumus ar vietēju raksturu, ir kāds, pie kura var vērsties, kā pie sākuma punkta. Piemēram, ja kāds nāk no Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas, tas nenozīmē, ka viņi pazīst visas vietējās baznīcas, bet vismaz tas dod vietu, kur sākt sarunu. Šādās konkrētās situācijās svarīgi, lai prefekts zinātu, pie kā vērsties. Wie, do kogo się zwrócić, tak?
Pierwszy pan. Šis ir pirmais pāvests, kura tālruņa numurs jums ir. Parokai, jūs eminence. Tā esmu dzirdējusi. Oczywiście bardzo Protams, bet es to izmantoju ļoti reti. Kā saka kalniešu dialektā, tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams. Un kad ir nepieciešams, tad ir jāzvana. Jāzvana, nevis jāraksta. dzwonić, nie, napisać. Bet reizēm pēc 2 dienām. Dažreiz uzreiz, bet reizēm pēc 2 dienām. Bet viņš atbild vienē.